īpašais viesis operators. Viņš katru sēriju ir nofilmējis. Sveiciens Ziemassvētkos! Bet taču vēl nav Ziemassvētku. Teicu, ka nav Ziemassvētku. Jej! Un tālūk, šī ļoti garšīgai Ziemassvētku receptei būs nepieciešams piens. Vēlāk mēs pievienosim miltu. Tas ir tik lieliski! Jā vai ne? Vēlāk mēs šo visu samaisīsim. Un tā kā, kad mēs esam samaisījuši, mēs paņemam mazlietiņu piparu. Pipari ir tiem vecākajiem, tiem, kuriem baigi garšo piparu. Bet tiem, kuriem negaršo īstajā sēdienu, es piedāvāju sāļu sēdienus. Jā. Mēs vēlāk pievienosim cukuru. Tā kā mums Ziemassvētkos ir daudz mazi bērni, tad mums noderēs arī cukurs. Jo saldāk, jo reāli arī vienkārši garšīgāk. Garšīgāk. Wow. Garšīgāk. Jā, labāk. Tā. Super garšīgi. Tad mēs vēlāk pievienosim mazliet pienu, lai būtu labāka konsistence. Jūs, protams, gatavojot varat arī pagaršot, bet it kā arī mēs pievienosim mazliet miltus, bet ne visiem sanāk pirmo reizi. Tas jau ir pašsaprotami. Ir jācenšas vairākas reizes, un tikai tāds sanāks. Nu, lielākoties tā ir. Vēlāk varētu arī padot kakao, bet tas ir kā kuru izvēlēt. Tas ir jau vienalga. Tas nav receptē, bet mums ļoti garšo kakao, līdz ar to izdomājam arī pievienot kakao. Es paši pievienoju 5 teikarotes kakao, jo tas ir ļoti garšīgi. Šoreiz pievienosim 6 karotes. Un tad mēs atkal visu varēsim maisīt. Ar blenderu būs ātrāk, bet mēs kā vecmodīgajā ceļā ar karodīti. Tad vēlāk es pievienošu kanēli, kas ir pēc receptes. Tas ir obligāti jāpievieno un tā kārtīgi. Tā, lai pat man pievienot? Jā. Un ar domu, lai būtu lieli kunkuļi un daudz kanēles. Tas ir tas pats galvenais. Jā, jā. Vēl 2 reiz vairāk, jā. Jā, var sajust garšīgo, smaržīgo kanēļa garšu gaisā. Labi, pietiek. Tad, kad mēs beidzam pievienot kanēli, mēs mazliet, ja jūs jau esat izcepuši mājās piparkūkus, pievienosim arī mazlietiņu piparkūkus. Mums ir tāds maziņš gabaliņš no mājas. Kur viņi pazud? Un mēs pievienosim mazlietiņu piparkūkus un vēlāk sablenderēsim tā, lai tā piparkūka izšķīst. Pēc ilgas blenderēšanas mēs vēlāk pievienosim mazlietiņu rīsus. Rīsi mazlietiņu uzsūks šķidrumu. Rīsi ir no Japānas. Un padarīs viņus garšīgus. Mēs pievienojam vienu karotu. Vēlāk mēs pievienosim mazlietiņu bieztu. Jā, jūs sadzirdējāt pareizi. Biezpienu. Kā jau Edvards teica, viņš ir veselīgs. Piena produkts. No Latvijas pienu pagatavots. Vēlāk mēs pievienojam, un tad mums atkal būs jāiet blenderēt. Diezgan daudz blenderēšanas šoreiz sanāks, bet blenderēsim, lai būtu garšīgāk un visi būtu priecīgi.